Sveiki, internetu iedzīvotāji! Sen neesam tikušies. Ir vairāk iemesli, kāpēc, un viens no tā ir tas, ka es vēlējos, lai video editotu cilvēks ar lielāku pieredzi. Ja tas cilvēks pašlaik skatās šo video, kā iet ar editošanu. Bet kopumā šis tieši video ieilga manas linkuma dēļ, nemelošu. Un šajā video es vēlos parādīt, kā es iekārtoju akvāriju no nulles. Diemžēl šī laika posmā notika daudz lietas neparedzamas, kas lika man beigās to zivi, kas dzīvoja tajā akvārijā, atgriezt uz veikalu. Viņa bija agresīva un diezgan, teiksim tā, nemierīga pat atsevišķi dzīvojot. Pēc laika es iegādājos vēl vienu gailīti, jau puiku, cerot, ka viņš būs mierīgāks, jo iepriekšējā man pieredze bija tāda. Diemžēl tas nenotika, un tagad viņš dzīvo tajā akvārijā, ko es iekārtoju meitenītei. Meitenīte ir jau jaunās mājās. Atgādināšu, ka es neesmu biologs, es neesmu zinātnieks, es daru visu pēc savas pieredzes, pēc informācijas internetā un to, ko man iesaka arī cilvēki, ko es pazīstu. Tāpēc neņemiet visu, ko es saku, kā 100% patiesību, meklējiet informāciju arī paši. Un, ja jūs uzskatāt, ka tas, ko es daru, nestrādā vai tā ir slikta ideja, nedariet to. Jums neviens neliek to darīt. Beigās parādīšu arī kopējo rezultātu ar tagadējo zivi. To pašu principu es izmantoju arī mazākiem akvārijiem un lielākiem akvārijiem. Principā tas viss ir gandrīz viens un tas pats, vienīgā atšķirība ir, cik ilgu laiku tas aizņems. Tātad šeit es cīnos ar kasti. Es izmazgāju akvāriju no ārpuses un iekšpuses ar remdenu ūdeni. Noslaucīju, lai vieglāk viss notiek. Pielīmēju stūrīšus, kas nāca komplektā. Viņi diezgan līmēs. Ja jūs līmēsiet, tad izmantojiet stiprāku līmi. Tad es nogriežu paklājiņu, kas iet zem akvāriju, jo tā bija rakstīts instrukcijā, labi, ka man bija tāds paklājiņš, un sāku ar substrātu augiem. Konkrēti šito var diezgan daudz kur atrast, ir arī citi varianti, man patika šis, jo man arī grunts melna ies tālāk. Kā jūs redzat, es ļoti cītīgi mēģinu izveidot gradientu no mazāku substrātu uz vairāk uz beigām, lai izveidojas tāds kā maziņš kalniņš. Ja jūs pērkat grunti, kas izskatās pelēka, bet rakstīts melns uz iepakojuma, ticiet tam, viņas ir ļoti putekļainas, tāpēc izmazgājiet ļoti kārtīgi, es man šķiet mazgāju 3 reizes. Te jau es uzpildīju ūdeni spainī un pielieku ķīmiju, kas neutralizē chloru ūdeni un sagatavo to akvāriju izmantošanai. Starp citu, nesen uzzināju par šo metodu, kur var šādu lietu ūdeni, ļoti forši. Nekāda putekļa nesaceļās ūdeni un izskatās diezgan tīrs uzreiz. Te būs diezgan ilgs process, kā es leju ūdeni, tāpēc tikmēr es varu pastāstīt jautru faktu. Pa labi jūs varat redzēt akvārijā, kā vardas tusējas. Tur viņas ir 3, bet visbiežāk var redzēt 2. Es nezinu, ar ko tas ir saistīts, bet vakaros viņas var arī dzirdēt konkrētu puiku. Tur ir 2 meitenes un 1 puika. Šeit es aizēju pakaļ vēl ūdenim, es uzpildīju viņu, te es jau ielieku filtru, beigās es to filtru izņēmu, jo viņam bija ļoti strauja plūsma, kas gailīšiem patiesībā sakot nepārāk patīk. Te es ielieku sildītāju, ko es arī beigās izņēmu, jo viņam kaut kāda iemesla dēļ nevar kontrolēt siltumu. Te es patestēju gaismiņu, viņa ir 3 režīmi, dienas bišķī tumšāks un nakts zils, kurš ir diezgan bezjēdzīgs vienīgais video un bildēm. Sāku stādīt augus, sākumā es viņus atdalīju katru atsevišķi tādos nelielos buntīšos, lai būtu vieglāk to izdarīt. Godīgi sakot, tas bija daudz grūtāk, nekā es biju domājis ar tik biezu grunti. Izmantoju visas savas mākslinieckās spējas, lai izveidotu to kompozīciju skaistāku, kā redzat, mans kaķis arī man mēģināja palīdzēt. Ja jums patīk čakarēties ar vadiem un austiņām, ļoti iesaku šādus te garus augus, jums būs nodarbe vismaz uz pusstundu. Šeit es cīnos jau ar gruntu un to augu. Nevarēšu pateikt, kāds augs saucās, taču mēģināšu atrast un varbūt pievienot video, ja nesanāks, atvainojums.
Te es izmantoju švammi no filtra no cita akvārija. Tā ir, starp citu, metode, ko var izmantot, ja jums jau ir kāds akvārijs. Tādā veidā baktērijas, kas ir jau iedzīvojušās akvārijā, var pārvietot. Galvenais viņas neizžāvēt. Šeit es jau testēju ūdeni uz amoniju. Tas ir pirmais, kas ir jāpārbauda, jo amonija ir vistoksiskākā viela, kas var būt zivītē. Es saprotu, ka viņas ir daudz. Šajā momentā es nozogu augu no vardēm, jo viņām tiešām pa daudz bišķi saaugu. Man likās, ka tas akvārijs, ko es taisu gailītim, ir ļoti tukšs. Koks negribēja grimt, kas ir diezgan tipiski kokiem, ko pērk akvārijiem, tāpēc esat gatavi, kad viņš uzreiz neizskatīsies, kā jūs vēlaties. Pirms tam koks ir arī jāizvāra vai arī jāļauj viņam pamērcēties ūdenī, no izmēra atkarīgs cik ilgi, jo tajā ir ļoti daudz tanīnu un viņš krāsos ūdeni. Šeit es pielieku salsūdeni, jo uz to brīdi zivs slimoja, tāpēc es arī viņu atliku no citām zivīm. Pārvietoju nelielu ūdens daudzumu no akvārija, kurā zivs jau bija. Un izķeru pašu zivi ar plikām rokām, jo, godīgi sakot, tādā veidā gailīšus ir ķert vieglāk. Piestiprinu kaut cik to improvizēto pārvadāšanas kambari, pielieku nedaudz ūdens no jau jaunā akvārija, lai viņas spētu aklimatizēties. Te es vairākas reizes pielieku to ūdeni, taču neparādīju. Labāk to darīt pakāpeniski. Un šeit viņa jau ir jaunā akvārijā, kā redzat, viņai diezgan labi patika. Viņa bija arī ļoti skaista, godīgi sakot, man žēl, ka viss tā notika. Taču es ceru, ka viņai tagad ir daudz labākas mājas, kur viņai nav neviens, kas traucētu. Runājot par izmēriem, akvārija šis ir 30 litrīgs, bet tā kā es viņu nepildu līdz pašam galam, es uzskatu, ka tur varētu būt kādi 25 litri kopā ar visu grunti un visām lietām. Aizmirsu pieminēt, ka pirms laist gailīti iekšā akvārijā ielaidu gliemezi, lai akvārija cikls noslēgtos ātrāk. Tieši par ķīmiju un visu to varbūt es uztaisīšu kaut kad atsevišķu video, jo tā ir diezgan liela tēma. Ja jūs vēlaties, jūs varat droši atrast to visu internetā. Reddits ir ļoti laba vieta, kur meklēt šādu informāciju arī. Un arī pēc video es turpināju testēt ūdeni vēl vismaz nedēļu uz amonija nitrātiem un nitrītiem. 2 no tiem ir kaitīgi zivīm, 1 ir vienkārši rādītājs, ka ūdenī ir par maz vielas priekšaugiem. Pār akvārija izmēriem gailīšiem, ja jums saka veikalā, ka viņiem der arī 5 litra akvārijas, viņiem nevajag sildītāju, filtru un gaismu, principā viņi var dzīvot burkā. Jā, bet tā nebūs dzīvošana, tā būs izdzīvošana, un tāpēc, lai vienai zivī patiktu dzīvot 5 litros, tas ir ļoti maz. Iedomājieties, cik daudz brīvas vietas viņiem ir brīvajā dabā. Ja jums ir iespēja dot vairāk vietas, dodiet vairāk vietas. Minimums, cik esmu lasījusi internetā, ir 20 litri, un par sildītāju tas tropisks zivs. Tur principā nevajadzētu būt jautājumu par sildītāju. Ja jūsu dzīvoklī ir tāda temperatūra, kas tiešām uzturētu to temperatūru ūdenī 26 grādi, 27 vai ap to 25, nu labi, bet vai jūs esat pārliecināti, ka ziemā arī būs tāda temperatūra? Par gaismu runājot, tiešām var arī viņiem nedot gaismu, bet pēc idejas, ja jūs gribat augst, tad jums arī gaisma automātiski vajag, jo tas palīdz viņiem augt. Un filtrs palīdz ne tikai labām baktērijām uzturēties tur un akvārija ciklam pēkšņi nesabrukt un zivī nenomirt. Pirmkārt, attīra ūdeni no kaut kādām smalkām daļiņām. Otrkārt, rada kaut kādu ūdens kustību, lai neveidojās filmu pāri, un ir diezgan daudz plus, kāpēc, lai to neizdarītu, filtru var nopirkt par 11 eiro. Un es zinu, ka tās zivis viņas var nopirkt depo un dinozoo pa 5, pa 10, 15 eiro. Bet tas, ka dzīvnieks maksā lētāk, nenozīmē, ka viņa dzīve ir mazvērtīgāka, tāpēc ļoti izvērtējiet, pirms jūs ņemat jebkādu dzīvnieku. Gailīši man visilgākais nodzīvoja 3,5 gadi, kas ir diezgan iespaidīgs vecums priekš viņiem. Un,
jā, tā nav ilga dzīve salīdzinot ar mums, bet kāpēc, lai tad to samazināt? Jā, tā kā vienkārši dodiet viņiem labas mājas. Ja jūs nespējat, tad varbūt tomēr nevajag. Tāpēc jūs esat gatavi uzlabot lietas ar laiku, tā ir laba pieeja, bet ja jūs vēlaties vienkārši dekorāciju, nopērciet augu. Nopērciet mākslīgo augu, varbūt pat. Šī video tapšanas procesā notika ļoti daudz lietas, par kurām es centīšos pastāstīt ar laiku, taču kopš tā brīža parādījās arī ļoti daudz jauni citi dzīvnieki. Daži bija diezgan neparedzēti, daži bija tādi, ko es ļoti sen gribēju un nedomāju, ka es spēšu viņus dabūt Latvijā. Šeit akvārijas ir 2,5 mēneši vēlāk. Šis bija viss, ko vēlējos jums šoreiz pastāstīt un parādīt. Paldies, ka skatījāties, un neaizmirstiet piesakot, ja tāda vēlme ir. Tiekamies nākošajā video.